70, 80 miljonus gadus atpakaļ mums šeit bija tropu klimats. Auga ļoti daudz priedes, ko sauc par dzintaru priedēm. Ļoti daudz skujkoki, kam bija daudz sveķi. Tagad šeit atrodas Baltijas jūra. Vētru iespaidā kokiem lūza zari, un par viņiem lejā tecēja sveķi. Un sveķi sevī paņēma visu, kas viņiem bija ceļā. Tā skaitā arī dažādi odi, dažādi kukaiņi, zālītes, skuiņas, koka mīzas. Kad zemē dzintars nogulējis ir tik ilgi, tad tagad mums ir Baltijas jūra, kas it kā uzlauž to slānīti un pēc dienvidrietumu vējiem skalo ārā dzintaru. Tā ir ļoti skaista, ļoti patīkama nodarbe, kad iet un atrod katrs savu laimīti. Jo kas ir dzintars? Dzintars ir saules, laimes, mīlestības, enerģijas un veselības akmens. Un mēs atrodam, sākot no sīkiem, pat tādiem gabaliņiem, ko nevar paņemt pirkstos, līdz šādiem te lieliem gabaliem, no kā var izveidot skaistas rotas. Pamatā, kad mēs dzintaru apstrādājam, no sākuma mēs viņu slīpējam ar slīpripu. Šādi te notiek slīpēšana. Tad, kad ir pirmais rupjais slīpējums izdarīts, tad mēs ņemam smilšpapīriņu un ar smilšpapīriņu pieslīpējam vajadzīgās formiņas, kas ir ērtāk izdarīt ar roku nekā ar slīpripu, jo mēs tiekam klāt pie visām iedobītēm, kur mēs gribam ko atstāt. Un ja mēs to dzintaru slīpējam un viņu pasmaržojam, tad dzintars smaržo pēc sveķiem. Visa darbnīca smaržo pēc dzintaru putekļiem, tie ir sveķi, kas paņem meistaru, un būtībā dzintars ir tas materiāls, kas iekrīt sirdī, un ja viņu sāk strādāt, tad no viņa vaļā nevar tikt arī atrodoties atpūtā ilgāku laiku. Ja neesi darbnīcā, tad vilkšanu velk darbnīcā. Vēl dzintars, ja viņš ir šādi te apslīpēts, apstrādāts, tad ir jāizurb. Šis ir senatnīgais urbis, patreiz man tiešām te ir urbis iekšā, bet senatnē tur bija krams, ar ko izurb dzintarā caurumiņus. Šādā te veidā lēni, elektrība nebija, cilvēkiem laika bija daudz vairāk, nebija tāda steiga, kā mums tagad ir. Lēni var urbt caurumiņus. Un darbs tiek veidots ar sirdi, un tajā ir ielikta dvēsele. Mēs, kurzemnieki, dzintaru izmantojam šādos te kniepķeņos pie tautas stērpiem. Ja mēs gribētu atbildēt uz jautājumu, ko redz dzintarā, tad dzintarā redz visumu. Tur ir saule, tur ir zeme, tur ir daba, tur ir siltums. Jo paņemot dzintaru rokā, ir atšķirība, kā var pateikt, ka tas ir īstais dzintars. Ja viņu paņem rokā, viņš silda, viņš paliek silts. Akmens nepaliks silts, akmens būs augsts. Kaut kāda plastmasa nepaliks silta, bet dzintars silts. Jūra skalo ārā dzintaru, vēl joprojām uzlauž, bet nekas jau nav mūžīgs. Jāsaka tā, manam mūžam pietiks, bet kā būs tālāk ar pārējiem, grūti teikt. Parasti mums ir priekšstats, ka dzintars tas ir tāds nobriedušu cilvēku vecākās paaudzes materiāls, ar ko krāšņoties. Bet dzīve ir parādījis pavisam ko citu. Ja manam kolektīvam bija jubileja, un es uzaicināju modeļu skolas audzēknes, kas ir slaidas, smalkas, meitenītes ar lielām rotām, kas sevi greznoja, tad meitenēm pašām bija liels pārsteigums, un viņas labprāt jau domā par to, ka tās rotas ir vajadzīgas iegādāties.
Un ja mēs skatāmies no apmeklētāja viedokļa, tad krievu tautības jauniešiem ļoti patīk dzintars. Viņi ar sajūsmu grib viņu iegādāties un grib sev nēsāt. Latvieši jau ir mazliet tādi kautrīgāki un tie tādi ar izņēmumiem ir, kas vēlās, kas nevēlās. Praktiski, lai iemācītos dzintaru apstrādāt, kādreiz Liepājā bija mākslas skolā dzintaru metāla nodaļa. Tagad tādas nodaļas vairāk nav. Tad ir jārunā konkrēti ar meistariem, kas var apmācīt. Tai pašā laikā pašam jaunajam censonim, kas to gribētu darīt, ir vajadzīgs savs materiāls. Jo materiālu jau tikai mēs iegūstam katrs pats priekš sevīm. Ir arī viens no tādiem noteikumiem nerakstītiem, ka tas darbs jādara prieku. Ja darbs tiek ar prieku darīts, tad tajā tiek ielikta autora enerģija, plus tam, kad arī dzintaram ir ļoti, ļoti liela enerģija, un tad tas darbs patiks visiem. Un viņš nesīs savu vērtību, un viņš arī varēs ārstēt, varēs uzlādēt to cilvēku, kas to darbu nesās. Mans pamats, mans sākums ir jau 9 gadu vecumā no Pionieru nama. Tā kā es jau 56 gadus strādāju ar dzintaru. Kā saka, visa mana dzīve ir veltīta viņam, un viņš man ir paņēmis.